Labdien! Mēs atrodamies Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvē. Mani sauc Maija Kalniņa. Es muzejā nodarbojos ar trimdas rakstnieku arhīviem un viņu lietām. Mēs atzīmēsim 20. jūnijā Pasaules bēgļu dienu. Un tagad arī ļoti bieži par radio, televīzijā, citos masu informācijas līdzekļos mēs domājam par tiem bēgļiem, kas ceļās pāri vidusjūrai. Bet arī latviešiem ir bijis tāds laiks, kad bija jādodas bēgļu gaitās, un arī daudzi rakstnieki 44. gada rudenī, kad otrais pasaules karš jau tuvojās beigām, un Latvijā jau bija Krievu karaspēks, devās bēgļu gaitās. Viena no rakstniecēm, kas brauca projām, bija Elze Ķezbere, kurai laikam vienīgai no latviešu rakstniecēm ir izdevies sagaidīt 100. dzimšanas dienu, gan Ņujorkā, nevis Latvijā. 44. gada rudenī viņa izlēma ar 2 mazām meitenēm doties projām uz Kurzemi septembra beigās. Viņas vīrs no Litenes kopā ar citiem virsniekiem ir aizvests uz Sibīriju, represēts. Viņa pati ar divriteni ir braukusi uz Gulbenes staciju, redzējuši šos te ešalonus, mēģinājusi viņu satikt, tas nav izdevies. Un viņa ir sarakstījusi daudzas šīs savas pārdzīvojumu sāpes, izkliegusi, var teikt, dzīvoļos, kas iznāk 43. gadā dzīvoļu krājumā Jāapsniega. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc viņa nolēma doties projām. Vispirms tātad uz Kurzemi, un tad 44. gada 6. novembrī kāp Liepājā kuģī, cerot drīz atgriezties. Ko viņi paņem līdzi? Ko vispār cilvēki ņem līdzi dodoties bēgļu gaitās? Rakstnieki lielākoties ņem līdzi kādu grāmatu, rakstāmašīnas. Elze Ķezbere paņem līdzi savu vīru zobenu, piemiņai daļu no viņa uniformas, grāmatas, vairākas mīļākās dzeju grāmatas, dzimtas bībeli un lūk šo te piemiņas lietu, Vidzemes zīļu vainagu, kas ir izšūts uz tūka pamata ar baltām, dzeltenām, melnām, zaļām pērlītēm, un ir, pēc viņas pašas vārdiem sakot, ap 300 gadu vecs. Tas viņai nācis mantojumā no mātes dzimtas, māte ir mirusi dzemdībās, un to viņa glabājusi, skaitās tā kā 8. paaudzē glabāts. Un šis vainags ir redzams arī nometņu laikā, kad viņi ir pārvietoto personu nometnē Vācijā, Blombergā. Redzams, ka viņš glabājas pie sienas fotogrāfijā kopā ar citām lūk šīm te piemiņas lietām. Arī vēstulēs dzejniecei Veronikai Strēlētei viņu piemin šo te vainagu. Un arī intervijas, kas ir jau Ņujorkā, kur viņa vēlāk dzīvo, sniegusi laikrakstā Laiks, ir pieminēts šis te vainags kā tāda īpaša vērtība. Muzejā tas nonāca 2005. gadā, tad, kad dzejniecei bija jāpamet savus dzīvokļus un jādodas uz aprūpes namu. Tad, pateicoties Eleonorai Šturmai, mākslas zinātniecei, daudzas viņas arhīva vērtības nonāca pie mums.